Vai zināji, ka spēlējot video spēles, smadzenes trenējās pieņemt ātrus lēmumus mainīgās situācijās? Un, ka tās trenē reakcijas ātrumu līdzīgi kā sporta treniņi. Cilvēki, kuri spēlē regulāri, bieži tiek galā labāk ar sarežģītām situācijām. Bet vai virtuālā vide patiešām sagatavo reālai dzīvē? Laiks to noskaidrot! Esiet sveicināti nākamajā līmenī. Es esmu Marks. Un es esmu Marta. Iepriekšējā sērijā pilnā ātrumā uzvarēja Marta! Katrā sērijā mūsu vadītājiem ir viens uzdevums – sacensties divos dažādos līmeņos. Vispirms virtuāli, pēc tam dzīvē. Bet tad, kas būs šis izaicinājums? Šodienas izaicinājums – izdzīvošana mežā. Pārbaudīsim jūsu spēju orientēties un darboties ar rokām. Un lūk arī jūsu instrumenti. Mēs esam atpakaļ virtuālajā Vidē. Cik labi tu parasti orientējies? Okay, tātad mana orientēšanās spēja, godīgi sakot, ir nepārāk laba. Uz jautājumu Es esmu zīmes? tiem cilvēkiem, kas par Rīgu staigā ar Google Maps izvilktu vienmēr. Nē, nopietni? Marta, cik bieži tu esi mežā uzturējusies, bet tādu Vai ilgāku laiku? ārā kopliecīgi Nē, vispār? es gribētu teikt tieši mežā. Nu, es laikam biežāk mežā īstenībā biju, tagad es biju mazāk, lai gan nē, tagad es diezgan daudz arī īstenībā staigāju pa mežam. Un tātad mūsu šodienas misija ir 10 minūšu laikā no 0, kā redzam, man nav nekas rociņās. Es esmu pliks un nabadzīgs. Un mums vajag izcept dzels vai vararūnu. Izcept? Nu, ja mēs krāsnī Kāds liekam, īsiņu? spēles kontekstā tā būs izcepšana. Aiziet Es rukāju. Tā, man vajag koku. mežā, piemēram. Tu ieeji un tagad tev būtu jāizdzīvot. Varētu izdzīvot pats. O tagad, ja tev būtu Atšķirībā, cik ilgi? Tā kā nedēļa. kādas Bez nekā, nedēļa. ne ēdiens, ne nekā. elektrība, nekā. Es negribu būt viens no tiem pārdrosmīgajiem cilvēkiem, kas tagad pateiks, kas to varētu, jo es neesmu pārliecināts, godīgi sakot. Ja man vajadzētu, ja tas tā kā būtu Nu, piespiedu kārtā, kāds tad tā ir. survival instincts kikojās video. Un tad Jā, bet šī brīža situācijā, kas notiek pasaulē, nu, manuprāt, jebkādas iemaņas ir svarīgas. Nu, vienkārši kaut kāda parastākās prasmes, tas būtu ļoti svarīgi jā. zināt to. Man ir vēl 7 minūtes. Tas ir pietiekami, bet tā. Tas ir bars. Vai 6? Oh my God, Marta. Kas ir tas? Tas ir bars, man liekas. Es ļoti ceru. Jā, tas ir. Koper. Lucky you! Vai ne? Okay. Tas ieliekas absolūti laglas. Tad mēs gaidām. Un Mums ir. Man ir pasveic, cik smuki. Tagad es sākšu savu misiju, kur es esmu nonākusi pie pirmā sava koka, un laika atskaita sākas tagad. Okay, savāksim mazliet koku. Kā tu taisies pieiet šim visam ar stratēģiju vai iz ātrumu labāk? Es teiktu, tas esmu vairāk stratēģisks cilvēks. Man laikam patīk stratēģiski labāk domāt. Priekšā, Marta. Šitas? Tev ir Bet es neatceros, kur man stāv šitas. Marta, kā tev ar orientēšanos vispār jāt, ja tu tikko spēlē, nevarēji savu galdu Nu, atrast? dzīvē, kā jau es teicu, es atceros aptuveni, kas kā, kāpēc, bet man laikam lielāka problēma ir šitādā spēlītē. Man tā kā liekas, ka es īsti nesaprotu. Spēlīt Man liekas, ka uzreiz pazūd orientēšanos. Jā, man liekas, ka es pazudīšu kaut kur. Re, kur ir? Cik man daudz viņu vajag? Vienu. Marta, tev ir palikuši vēl 5 minūtes. Paskatieties, putniņš. Krāstiņa. Tagad es viņu nolieku šitien te augšā. Jep. Super. Man misija būs izpildītā. Man reāli šis patika. O? Jā, Jā. izaicinājums ir izpildīts. Un, manuprāt, dzīvē varbūt būs vieglāk orientēties, jo tu tā kā saproti visu, redzi, atceries varbūt. Un ļoti svarīgi ir saprast arī pogas, kuras ir jāspiež. Un man tā orientēšanās bija vairāk šitien te. Vismaz man nav jāskauda tā akmens. Viss ir fiziski lielāk. Tas, ko es pamanīju, ir cik liela nozīme ir lokācijai. Tā kā, ja tu iespaunojies vietā, kur nav nekādi koki, Kur nav principā nekādā kādā tuksnesī, dodamies uz reālās dzīves izaicinājumu. Nu ko, virtuālās vietas izaicinājumu esam izpildījuši mēs abi. Tātad mēs katrs iegūstam pa punktam. Tātad reālās dzīves izaicinājums būs izšķirošais. Dodamies? Dodamies. Un mēs esam ieradušies reālās dzīves izaicinājumā. Šodien mēs esam mežiņā. Un ko mēs darīsim? Mēs Mēs kurināsim ugunskura. Bet mums vajag kādu. Kādu, kurš mežā nav pirmo reizi, kuram mežs ir tuvu sirsniņai. Tā kā saucam
Putniņ! Wow! Čau! Čau, čau! Čau, čau! Kristaps, Putniņš. Sveicināt. Nu ko, stāsti, cik bieži tu esi palicis mežā? Nākšanās mežā esmu ļoti daudz, visās sezonās. Ziemā cik augstos laika apstākļos? Nu, šogad bija rekords mīnus 24 grādi. Un tu paliki mežā? Jā. Un tev nebija tāds brr? Bija, bet pie dabas to, ko esmu sapratis, ir uzturēties vienkārši tev iekšējais miers rodas. Un tad tā būtu tāda svarīga prakse mācēt kaut ko arī, principā izdzīvot dabā. Vai nu izdzīvot, vai vienkārši izbaudīt to dabu. Cik es saprotu, šeit mēs drīkstam ugunskura kurt, bet kā ir ar citām vietām? Gan šajā pavasara sezonā, gan arī vasarā tomēr es aicinu veidot ugunskurus labi iekārtotās vietās, kā šī. Tādas vietas var ļoti viegli atrast Latvijas valsts meža mājaslapā. Būsim godīgi, mežā es pati droši vien nevarētu izdzīvot, tāpēc es gribētu noteikti zināt, kā no nulles var efektīvi iekurināt ugunskura. Parādīšu, es jau esmu sagatavojis zariņus. Tātad rekur ir paši sausākie un labākie materiāli iekuram. Šitos var atrast zem lielajām eglēm. Protams, var arī izmantot bērza tāsi. Sāc pašā sākumā piededzina šos te pavisam maziņos. Un tad, kad viņi smuki sāk degt, tad tu lēnām liec virsū jau pakāpienas. Piemēram, šitādus te zariņus tu liec virsū. Un tad, kad tie ir labi iedegušies, tad liec šos un tu viņu tā kā būvē uz augšu, jo viņš vienkārši nevar pieķerties, ja tu uzliks uzreiz šādu te lielu sprunguli. Ja pagals mežā nav sagatavots, tad var meklēt apkārt sausus, nokautušas egles. Viņas nav obligāti jāskalda, var arī vienkārši apaļas atstāt. Kāds ir mūsu izaicinājums un kāda būs noteikumi šodien? Tātad šodienas uzdevums jums ir pārdedzināt šo te striķīti, izmantojot ugunskura iekuršanas tehniku, ko es jums tikko devu. Viss, kas jums dots, ir pagals, cērkociņi, un pārējais viss, ko es minēju, jums ir pašiem jāatrod mežā. Jums ir abiem iespēja mani izsaukt uz 45 sekundēm vienu reizi un lūgt padomu palīdzību. Kā jūs gatavībā? 3, 2, 1, aiziet. Mēs skriesim iekšā mežā. Kaut kā redzēt, varbūt tās lapas man nevajag, es nezinu. Nē, pa zemi laikam baigi nevajadzētu viņiem, cik es saprotu, bet šitie ir tie mazie dara. Es nezinu, kur tos lielākos kokus meklēt. Man liekas, ka ir pamaz. Tā pilnīgi visu mežu es iztīrījis jau. Jāmēģina iekurt ar šiem. Kā jums šķiet? Pagaidām man iet diezgan labi. Es atļaušos paglājumot par sevi. Kāpēc es lienu pie ūdens? Tas nav loģiski. Man liekas, ka jāsāk kurt. Čau, Martā! Es nerunāju. Jā. Man vajag tagad mieru. Tu arī viņi neaizdegās tā kā grib. Kāpēc viņi nedeg? Kristap! Es saucu savu palīdzību. Man vajag, lai tu man palīdzi viņu aizdedzināt, jo man viņš nedeg. Tātad es redzu, ka te ir pa maz iekurs, tāpēc tev palīdzējuši aizviet pēc viena lielāka zara, kur tu varēsi sadalīt un iekurt. Ok. Man ir bail, ka es nosatīšu to liesmu, tagad vienīgi. Eku tev sadala maziņos, tad lielākos un vajadzētu smuki aiziet. Beidzot. Mans ugunskurs pagaidām izstāsta, kā būvējās tā kā gribētās. Es redzu, mans striķis bikīt aizdegās. Sāp! Tik šajā gadījumā vienkārši jāturpina būvēt, bet tev jāiet vēl uz mežu pakaļ, tos uzreiz var pateikt. Es nezinu, kur man vēl dabūt kaut ko. Es nesaprotu, kāpēc viņš nedeg. Kā viņam? Man izstāsta, ka tulītās vajadzētu aizdegties. Arī manam striķītim, ka man vērš baigi pušanās. Es taisīšu mūri. Sorry. Uzturā 2 minūtes un 30 sekundes. Lūdzu. Man nav ticis pat līdz striķim ugunskurs. Vismaz es aizdedzināju. Es lepojos ar sevi tāpat. Kaut kas nav tā, kā gribētos. Man aizgāja višķi. Tā, 15 minūtes ir pagājušas. Es skatos, ka jums jau abiem ir tiešām labs ugunskurs, tā kā cīnāmies līdz pārdegt pirmais striķis. Maleči. Viņš varētu tā kā uz to striķi iet, varbūt, ne? Normāls klausies, manēs tās bikīt izdedz jau. Man liekas, man vajadzētu vēl vēdu meža tripiņu. Jūti to uzlūs garšu. Sēdi tajā mežā, lūdzu. Nu ko, mūsu izaicinājums ir noslēdzies, kā redzam, Artis striķītis
Pagaidzi, neko neredzu. Man ļoti iepūt acīs. Manējais, diemžēl, vēl projām stāv uz vietas. Jā, es teiktu, ka tu sākumā izrāvies vadībā, jo tu savāc labākus zariņus, bet varbūt tas, ko es arī nepiebildu, ir tas, ka pagalstā vienkārši varbūt nevajag mest virsū. Es tavā vietā būtu pat lasījis vairāk tos sausos. Man atkal likās, ka man tāds neveiksmīgs starts bija, bet kaut kā viņš progresējās uz augšu, un es īsti arī nesapratu, kāpēc. Tā kā tu biji salikusi malku tādā kā konciņā, ja piramīdiņā, vienkārši skābeklis tiek labāk arī ugunī klāt. Es godīgi sakot, brīnojos, ka tā viņš labi aizdegās. Ko? Kāpēc? Jo sākumā tev nebija pārāk daudz veiksmīgs materiāls, tu lasīji bišķīt tos augus, teiksim tā, nevis sausos zarus. Kā redzat, ugunskura vēl projām diezgan aktīvi deg, un mēs nevaram tā vienkārši doties prom. Ugunskurs ir jāapdzēš. Tāpatās arī īstenībā nevajag atstāt ilgstošu ugunskurs vienus pašus, jo, kā redzējāt, diezgan liels vējš. Liesma iet uz visām pusēm, un tas pavasarī sevišķi var aizdedzināt kūlu. Es teiktu, bija tiešām brīnišķīgi pavadīts laiks pie dabas. Paldies, ka ņēmāt padomus vērā, un kā jau sākumā teicu, ir jāpavada laiks pie dabas, jo dabā ir miers, un ceru, ka jūs to arī darīsiet vairāk. Jā, paldies, mēs noteikti daudz ko ieguvām, daudz ko sapratām, un man ļoti patikās. Paldies tev! Super! Čau! Atā! Un tātad mans secinājums ir, ka virtuālajā izaicinājumā ir visu daudz vienkāršāk atrast, jo tev neatšķirās, vai zars ir savs vai slapjš. Īstā dzīves izaicinājums bija daudz jautrāks. Mēs tikām pavadīt laiku svaigā gaisā un ar dūmiem sejā. Reālā dzīves izaicinājums ir uzvarējis Marta, tātad viņa uzvar arī visu epizodi. Ko darīt putniņi? Čip, 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 čip. Čau, čau, čau. Nu ko, dodamies atpakaļ uz virtuālo vidi? Dodamies. Paldies, ka skatījies! Un, ja grib redzēt, kā mēs gāžam ar kartingiem, spied šeit.